Lai arī kā negribētos runāt par politiku, lai arī kā negribētos piedalīties tajā, bet nenovēršam tuvojas kārtējās Saeimas vēlēšanas un arvien skaļāk sāsinās diskusijas par to, cilvēki kļūst arvien neiecietīgāki viens pret otru, pateicoties tam, ka viņu politiskie uzskati nesakrīt, atkal kaislības un ziņas sabiedrībā pieaug, un tas ir pateicoties sistēmai un situācijai, kurā mēs dzīvojam, kā arī mūsu liktenim. Tad, lūk, gribētos man nokomentēt savas domas attiecībā uz šo, jo man daudz cilvēki jautā, ko tad darīt, par ko es balsošu un tā tālāk. Jāsaka tā, ka man ir diezgan spēcīgs iekšējs konflikts šajā jautājumā, jo ilgus gadus esmu bijis aktīvs, politiski aktīvs, līdz es nonācu pie, manuprāt, viena no saprātīgākajiem lēmumiem savā dzīvē vairs nepiedalīties šajā zaņķī, un uzreiz sajūtos krietni labāk. Protams, ka dzīvojot sabiedrībā, kur lielākoties cilvēki tic pseido vērtībām un lozungiem, kuriem apakšā principā nekāda seguma nav, ir grūti būt pilnīgi ārpus tā. Un tieši tādēļ arī šis komentārs. Man tas ir jāatskaņo, jo laikam arī pašam skaļi sev jāpasaka, kādas tad ir manas domas par to, un arī visiem, kuriem tās interesē. Es domāju, ka Latvijas traģisms ir tajā apstāklī, ka, ja es gribu izveidot savas valsts saprātu, savas valsts parlamentu, es nemaz to nevaru izdarīt. Pateikšu, kāpēc. Manuprāt, saprātīgam cilvēkam, kādam noteikti vajadzētu būt deputātam, valsts tautas priekšstāvim, ir jāatbilst vismaz 4 kritērijiem. Pirmkārt, viņam nedrīkst būt kredītsaistība, otrkārt, viņam ir jābūt spējīgam, varējušam izveidot ģimeni ar vismaz 3 bērniem, un treškārt, viņam ir jābūt tīram no alkoholisma, ceturtkārt no nikotīna atkarības. Viņš nedrīkst būt pīpmans vai dzērājs, jo šīs te visas lietas, viņas liecina par to, ka cilvēkam trūkst saprāta. Ja cilvēkam ir kredītsaistības, ja cilvēks nespēja izveidot ģimeni, ja viņš smēķē, ja viņš dzer, viņam pietrūkst saprāta. Tad lūk, pat ja es ar lielām grūtībām atradīšu kaut 1-2 kandidātus no visiem sarakstiem, tad balsojot par šiem cilvēkiem, es automātiski ar viņiem ievedīšu, ja domājam, ka man balss kaut ko nozīmē, ievedīšu Saeimā entos tādus, kuri tādi nav, kuri nav saprātīgi. Līdz ar to saprātīgu parlamentu, jeb valsts saprātu, nācijas saprātu, nemaz nevar izveidot. Un līdz ar to piedalīties neprāta veidošanā ir neprāts. Tas vienkārši nav saprātīgi. Tā es domāju, un paldies, ka jūs klausījāties. Turamies, cenšamies mīlēt viens otru un pēc iespējas mazāk piedalīties politikā, jo tas padara dzīvi tikai labāku, skaistāku un laimīgāku. Veiksmes jums visiem un mīlēt!